diemžēl tas alerģiju skaits un tās reakcijas un alergēni tikai ar vienu pieaug, paplašinās un situācija kļūst ar vien tikai ļaunāka. Jā, tieši tā, un viņa ļoti strauji kļūst ar vien ļaunāka, jo man liekas, ka Eiropā pēc statistikas vairāk kā 50% cilvēku cieši no alerģijām. Katrs otrais. Jā. Manā skatījumā ļoti liela starpība, vai alerģija ir uz kaut ko dabīgu, ko cilvēkam vajadzētu, kā uzturs, putekļi apkārt, tas, kas ir dabā, un to, ko daba ir paredzējusi vidi, kurā cilvēks dzīvo, to, ko viņš ēd, uzturs, tad ir alerģijas, kuras ir uz kaut kādām ķīmiskām lietām. Vai izmazgājam tur veļu ar veļas pulveri, nezinu, vai lietojam kaut kādu krēmu ar ķīmiju, un tad ir šī reakcija. Es teiktu tā, ka alerģija uz šīm dabīgām lietām ir jāārstē, jo organismam ir jāspēj tolerēt vidē un normāli ēst, baroties, lai viņš neaizietu bojā uz to. Savukārt alerģijas, kas ir uz šīm ķīmijām, es viņas drīzāk pat traktētu kā organisma aizsarga reakciju par to, lai šīs ķīmiskās vielas nenodarītu lielāku ļaunumu, dziļāku organismā.